Es šo kaseti rādīšu, ja? Kristaps Klīvi no Pilsrundāls, mans zemnieks. Viņš tagad filmē. Un es to kaseti mājās jums visiem rādīšu. Jūs, es nezinu, es neteikšu uzvārds. Pirmā es pateikšu tā. Guntars Kučinskis, Jolanta, manas draudzes, manas mīļās meitenes, māsa, mans brālis Dainārs, Kaspars Čakans. Visi to. Roni zini varbūt Roni, Mārtiņ. Varbūt viņš arī redzēs. Es jums teikšu tā. Dienēt vajag jebkuram vīrietim, jebkuram zēnam vajag izdienēt armiju, bet ne šito, kas tagad ir. Protams, man cauni teica, sapērrotāji palikt, vajagās bezstruktīvi palikt sapērrotāji. Bet ne tagad, vēlāk, pēc gada. Tad, kad tu jutīs, ka uzlabosies stāvoklis. Jo tagad Latvijas armijā nav. Mani naudas nav ar ko uzlabot. Sapērrotāji, nu kas mums pa sapērrotu? Mums skatās, mums jānesā berets. Viss tas ir fufels, mācības. Kāds mums mācības nelaiž? Mums pēc nedēļas. Man nelaiž Dembeli tikai dēļ tām mācībām. Zolbergs piedzērās, dāvāja papīri, guļ tagad ambulancē. Man virsdienesti instruktori iedeva darbu. Kāds aunties, Dembeli darbs. Es galīgi bez saprašanas, kā viņu izpildīt, kartes zīmēt. Nu, zīmē man, protams, cits, bet es viņu instruēju. Aprakstu vajadzēja rakstīt uz... Labi, viss fufels. To es pastāstīšu pats savu vārdiem. Viss klivišs. Stop. Filmē, nē. Filmē to, ka mēs salējam Janku, mēs iedzeram un tu uzreiz izslēdz ārā. Klivišam astāja, ja? Klivišs. Nu, ne. Klivišs. Nu, filmē, mēs Janku sadzeram. Nu, tad par to joku, jā. Nē, es neteikšu, mums grūts dienas nebija. Nē, mums bija grūts dienas, salīdzinot no citiem. Bet salīdzinot ar tiem, kas pirms mums aizgāja. Tiem bija grūtāk. Es jau tā. Sort, Janka, mums noveicās, mēs bijām pirmais iesaukums Zādažiem. Labi, ka mēs nebijām. Andri, es tev teikšu tā. Es tev teikšu godīgi, jā. Par savu vārdu esmu 100% atbildīgs, jā. Mēs esam pēdējais iesaukums, jā. Šeit mobilas trenēju brigādē, kuri esam redzējuši ģedaušiem. Godvārds. Pasaka, tā nav. Ne, mēs vienīgi Kliviši iesaukums. Tas nav zas? Nē, viņi bišķi mazāk, bet viņi redzējuši. Viņi redzējuši. Bet pieņemsim tie šoferi, kaut vai, kas bija aizsūtīti. Jā, bet Andri. Bet mēs tikko iesaucāmies, mēs aizgājām ķīmi klāt. Andri. Es neteikšu, smurgs, nerunā. Atceries to variantu, jā? Jā. Mums pateiks, ka mums ir instruktoru vecāku, mums jānāk šeit trešās tāda dzīvot, kurām mēs šeit esam tādi, jā? Kā mēs pateiksim Janku godīgi, mēs kārāmies. Mums pateiks, ka mums jānāk uz apsardzes vadu dzīvot, tāpēc, ka nekur vietas nav. Andri, mēs vienas nakts laikā izremontējām vienu istabu. Pirmajā stāvā, lai mēs varam dzīvot tur, nevis nākt šeit. Bet tās nedēļas laikā mēs jūtām ģedaušiem. Mums bija vakara pārbaude. Mums pat bērnes nevarēja izdarīt. Mums nāca apsardzes vadu, tas ir grunaks ārā. Jo viņi domā, ka mēs pie viņiem iesim. Un viņi gribēja mūs bišķi iesildīt. Es teikšu tā. Es teikšu par visu to te secinājumu tā. Visu cieņu, jā? Tiem Latvijas karējiem, kas vērās pretī tev visai ģedaušiem. Un nevienam mēs nenovēlam to. Bet, jā, nav vajadzīgs. Godavārds. Fāč. Nekad nenovēlēšu to, ko redzējām mēs. 23. februārā 96. gadā vakarā bez 5:30 bija raidījums. No sākuma rādīja mūsu mobilos rēna brigādi, pēc tam rādīja Dāņu armiju. Viņiem bija kaut kāds nosaukums. Tur armija rādīja, tur ģedošības nav. Viņi nezina, kas tas ir. Viņiem perfekta armija. Perfekta. Nu tā teorija ir. Bet es teikšu novēl to. Bet mums tas nāc no Krievu laikiem. Mums pat Krievu laiku likuma reglaments tīri pārrakstīts, pārtulkos no Krievu reglamentu. Krievu uzstava. Bet es viņam novēlu to, jā, jebkurš, kā tā mums tāds filmēs, jā, jebkurš cilvēks, jā, kas nāk Latvijas armijā dienē. Es viņam novēlu to, ko mēs esam redzējuši mērķis. Es viņam nenovēlu to. Es negribētu, lai tas karējs to redz, ko mēs redzējām. Bet es gribu to, ja tas karējs redz to, ko mēs neredzēsim. Lai viņš redz kārtīgas mācības, lai tas karējs redz kārtīgu, kā saka, komandieri savu, kārtīgu savu nodaļas komandieri, savu un jābūt visai vada komandieri. Es varu.
Vot, piemēram, Jāni, runāt, es to pateikšu par jūsu rodas komandēs. Leitnants Babrs. Leitnants Babrs, pateikšu, viņš ir spēcīgs, foršs veids. Nu, kā veids foršs? Viņš ir fiziski skatīts, sapratu, es pret viņu salikties negribu divi. Nu, viens par to. Ja? Bet viņam nav taisnība. Viņam ir netaisnība, bet varbūt viņš apzinās, ka viņam nav taisnība, bet viņš strīdās par savu. Es to teikšu tā, viņam varbūt nav taisnība, bet viņam atvainojas, viņam ir spēks. Viņam ir iemaņas, viņam ir zināšanas, viņam ir zināšanas ļoti labs. Viss. Andri, rekur, es taču šodien lasīju, rekur. Mana rotas komandiera diploms. Parāda vāku. Nē, goda vārds. Es jums pateikšu tā. Nē, pagaidži. Rekur. Ot, tas ir kadets. Jā, tas ir kadets. Nacionālās aizsardzības spēku akadēmijas žurnāls. Apraksts. Jā, un... Grib iestāties akadēmijā. Aprakstīt. Ot, te, piemēram, tā. Matīs nedēļ. Akadēmijas priekšnieks, komandieris Matīs. Rekur, es tev savu rodas komandieru diplomu parādīšu tev. Izlas? Rekur. Nu, kādēļ es momentu tas humors? Tā, tas nav humors, tas ir muļķība. Tā, stop, Janka. Pirms lasīšanas to ietesim uz to te, lai viņi mums nešāvēs. Ierosim uz ielēsim, ko ierosim. No šīs liek tagad. Pagaidām. Klīvišam. Šito te es nelasīšu, jo rīt vēl priekšā dienas viņu rīt izlasīšu. Šodien bija. Es tev esmu papīru. Un tas ir arī... Un par to grūto dienas, ko mēs esam izcietuši. Jā. Jānis turpina. Un tas ir tād... Šī vakarā, protams, pēdējais tosts šī vakarā. Nerunāsim par nākušajiem vakariem, kas vēl būs. Mums būs daudz vakaru. Mēs esam nodienējuši. Mēs zinām armiju. Mēs dzīvosim ilgi, goda vārds. Šis iesakums dzīvos ilgi. Saprāt, mums 11 dienas palika līdz oficiālajam dempalim. Man palika 13, Jānkam 11, pēc, ka es iesaucos 2 dienas vēlāk. Es gribētu to, lai mūsu iesaukumu kareivi nodienētu. Nevis nodienētu, bet beigt savu dienestu un pēc tam dzīvotu. Diktīvi. Es gribētu, lai viņi dzīvotu ļoti pat ilgi. Jo, no vienas puses, šeit vismaz brigādē būtu tā, ka mūsu iesaukums bijām tie, kas izjūtām to visu pēdējo. Un vēl mūsu pēdējās acīs izjūta operatora iesaukums. Izjūta, jā. Es gribu visu cieņu pateikt tevi, jā, mūsu iesaukumu. Un arī operatora iesaukumu kareiviem, jā, kur iesaucās šeit. Es gribētu pateikt tā. Es gribētu pateikt, nevienam nestāstīt par to, kā mums gājas. Un nevienam nenovēlēt to, kā mums ir gājis. Vienmēr novēlēt visiem, iet laimīgi, bet nekad nestāstīt to, kā mums ir gājis. Tāpēc arī tā, lai mums arī dzīvot. Nevajag nekad stāstīt to ļaunāku, kas mums ir noticis, kā mums ir situši un kaut ko tam līdzīgi. Nevajag to stāstīt. Jo vienmēr ļaunu atcerās, bet labo neatcerās. Es gribētu to, lai mēs vienmēr visu savu ļauno nepieminētu. Es gribētu tikai to, lai atcerētos tikai savu labo. Visu cieņu. Ne, un tā ir tāda sāpe, ja? Ka es jums saku, spiediens nav braška, var neizturēt. Un arī dabīgais cilvēks, viņš ņem un iet uz toaleti, un viņš saka tā, ka vajag to spiedienu izlīdzināt. Un es jums teikšu, ka procedūru sastāv. Viņa sauc urīna emisija. Un to urīna emisiju mēs tad iekāpsim, ko iemācīs apdedzināsim nekad. Mēs kāpsim klozetkodā, un ka mēs tā gari čurāsim. To jau grūti saprast cilvēkam, ka to nesaprot. Bet mēs čurāsim. Nu, mēs tālāk, domāju, nefilmēsim, vai... Šļāstināšanu mēs nefilmēsim. Lai cilvēks Pačurā? paliek vienatnē. Stop. Anģa, tur ir no...
Klievišs, Kristaps, tas bija pirmīt tas operators mūsējs. Nu, Klievišs izlaid savus foršos matus. Izlaid Klievišs matus. Uztais savu frizūru. Uztais frizūru. Neslēdz. Nekādu cepurīti nevajag. Tā, uzliec cepurīti, slēdz ārā. Kā saka, tā ir ģembeļskajā pričene. Jā. Panki nemirst. Tā ir. Nu, un es teikšu tā, Andža, tas vakariņš ir tomēr beidzies, bet tas vakariņš beidzās tikai tāpēc, Ka nav vairs ko dzert. ka nav es ko dzert. Nu tas ir labi, jo dembeļi nekad neaizdzerās. Es tā normāli tad pagaršojam Jā, kā saka, pārveidosim, panki nemirst, dembeļi nemirst. Arī. Dembeļi arī nemirst. Dembeļi nekad nemirst, un viņi nesprāks un nemirst. Viņi vienkārši Es tā vienmēr pašu. būs un visās armijās. Jā, es tā forši tādu. Mums ir forši večerīgi, ka teikšu tā. Nu tā, to nevar saukt večerīgi. Rupi arī teiks, tās džuždīgs, mēs atvainojamies bļedzām, jā? Bet mēs tā forši tā mačišņiku sabiedrībā pasēdējām. Mēs tā forši pagaršojam dzērinu. Mēs tā forši arī atpūtāmies. Es jau teikšu tā, mēs tā forši arī svinējam savu, nevis dembeli, jā? Mēs tā nevaram svinēt dembeli, jā, ko mēs jau neesam saņēmuši pāri. Mēs tā forši pasēdējam dembelīši, jā, kas sauc tos dembeļus, jā, kuri vēl tur tās dienas, tad ņepku jau, tur, kur čamāks ir. Bet mēs tā forši pasēdējam tāpat, nu kādām mūsu Latvijas armijas karējiem, tāpat mūsu dzērniņš garšo. Mēs tā apsēdāmies, piesēdāmies, lai atcerētos savu dienestu, savus dienestu gaitas. Mēs varam stāstījām visu laiku. Un mēs tā atpūtāmies tikai tāpēc, lai mēs atcerētos to pusotru gadu, ko mēs šeit esam. Kā arī dažs labs teikt, jā, velti aizlaiduši. Dažs labs ir to velti aizlaidis, dažs labs ir nostrādājis, dažs labs ir savu pusotru gadu sniegu notīrījis. Dažs labs ir kaut ko vairāk panācis savā dienestā. Un visu cieņu tam, kurš ir izcīnījis dienestu. Bet žēl arī to, kur ir mazgājuši un tīrījuši visu savu pusotru gadu. Tomēr visu cieņu tiem karējiem, ja, kas mazgājuši un tīrījuši visu to. Viņi ar tomēr karēji, viņi savu pienākumu pildījuši. Un, kā saka, es gribētu noņemt cepuri, kuras man nav, ja? Cepurīt man šeit stāv. Bet es cienu tos visus cilvēkus. Anža, par tuvu, tev nebūs asumu. Es cienu visus tos, kas ir nodienējuši, kas redzējuši to brīnumu, ko es nenovēlu, nevienam. Un reku, čamāks Klīvišs, hejā viņam Klīvišam, kurš ir redzējis arī to visu brīnumu. Es nenovēlu to, ko mēs esam savām acīm redzējuši. Es nenovēlu to nevienam. Lai tie armijas karēji, kas nāks turpmāk, lai viņi neredzētu to, ko mēs esam redzējuši. Lai viņi iet par dzīvu armiju, lai viņi redz šo krustu, lai viņi redz šo manu Jēzu. Es esmu rots virssažats, un tas mans Jēzus, un es ar viņu dzīvoju. Un visu cieņu armijai, visu cieņu tiem, kas dienē, kas strādā, kas cenšas, un to arī sargā Dievs. Es runāšu arī par Dievu, jā. Es neesmu kapelāns nekāds, jā, bet es varu pieminēt Dievu, jo viņi sargā Dievs. Varbūt man nesargāja Dievs, varbūt arī sargāja, jā. Tu esi neesi izvedis. Bet visu cieņu tam, visu cieņu reku visam, ko filmē, jā, šeit. Visu cieņu auto, Ferrari. Visu cieņu tam visam. Visai kapķorkai. Un visai, jā, un visai mūsu atbalsta rotas mantnīcai, visu cieņu, kur es šeit nodzīvēsies. Jā, grūti atcerēties to, ka šeit es gulējis 6 mēnešus, šī ir gultā, jā, šeit rāda, jā, tās bārdas, tās krištāps, jā,
tad, kurš atnāks apsēžas virssežu gultā, ja? Es tikai nekā neteicu, ka manā gultā apsēdās. Manā gultā, ja? Bet arī visu cieņu tam, pareizi, Anču. Tikai tāpēc, ka mēs esam redzējuši to, ko cits nav redzējis. Un mēs esam tie, kas nenovēlam nevienam nekad to, ko mēs esam redzējuši. Lai Dievs dod to, ka Latvijas armija dzīvos zaļos un zels, bet neredzēs to, ko mēs esam redzējuši. Nekad nevienam karējum, nekad nevienam tev nenovēl, miļies karēji, to, ko esi redzējis. Kur redzējuši daudz citu. Es novēlu tīru, zaļu un brīvu Latvijas armiju bez kaut kādiem līkiem.